Apdzīšanas manevrs ir viens no bīstamākajiem ceļu satiksmē. It īpaši jāapdzen kravas automašīna. Lai arī kā atbildīgās iestādes atgādināt par to, negadījumi joprojām notiek. Bieži vien pat ar smagām sakām un pat letāli gadījumi. Un par to nerunāt būtu kā bāzt galvas miltīs. Tieši tāpēc mēs tagad pārcelsimies uz lidlauku, kur kontrolētā vidē mēs veiksim eksperimentu. Ar mikroautobusu apdzīsim kravas automašīnu, tas būs gan piekrauts, gan tukšs, un paskatīsimies, kā mainās apdzīšanas manevrs. Mēs atrodamies Jūrmalas lidostā, kur pa šo te lidlauku mēs veiksim eksperimentu. Skaties, kā mums veicas. Pirmais mēģinājums. Braucam ar nepiekrautu mikroautobusu. Cenšamies apdzīt kravas auto, kurš brauc uz 80 km/h. Busiņš mums ir iztukšots, tikko kā kravas autobus ieskrējies uz 80, tā mēs sāksim apdzīt. Filmēšanas brīdī lidlaukā ir migla. Dzīvē, protams, šādas redzamības apstākļos nekad neapdzenam. Eksperimenta laikā veicam apdzīšanas manevru ar mikroautobusu, kuram ir 2 litru dīzeļdzinējs. Kravas auto ir gandrīz 19 metrus garš un redzamība šeit ir teju nekāda. Ja zinām, ka dzīvē redzamībai būtu jābūt vismaz 2 reizes garākai nekā apdzīšanas ceļš, es teiktu, ka reālos apstākļos uz ceļa šo manevru veikt nevarētu, neriskējot ar savu vai citu drošību. Otrais mēģinājums un otra pieredze apdzenot kravas auto. Mikroautobuss ir piekrauts pilns ar kravu. Cenšamies apdzīt kravas auto, kurš nemainīgi brauc ar 80 km/h. Braucot ar piekrautu mikroautobusu, uzreiz jūtam, ka ir daudz grūtāk uzsākt šo manevru. Busiņš ir jūtami smagāks. Nospiežot gāzes pedāli, automobīlis ieskrienas ievērojami ilgāk. Beigu beigās mums izdodas apdzīt kravas auto, arī ar piekrautu busiņu. Taču ir noteikti jārēķinās, ka tas būs ilgāk gan distances, gan laika ziņā. Distance mūsu gadījumā pieaugusi aptuveni par 100 metriem. Nu ko, draugi, eksperiments ir noslēdzies. Esam labi pabraukājušies un daudz labāk, ja tā kravas kaste tam busiņam ir tukša. Jo ar pilnu kravas kasti ir jāmet krusts dažreiz, jo ar salīdzinoši nepārāk spēcīgu automobīlu, tikai ar aptuveni 140 zirgspēkiem, šīm te garajam 18,75 metrus garajam smagajam kravas automobīlam aiziet garām ir diezgan izaicinoši. Un mēs šo te darījām Jūrmalas lidostā, kur lidlauks ir norobežota teritorija, un es zinu, ka pat šajā te biezajā miglā pretī man neviens nebrauks. Tomēr tāpat tā duša bija papēžos. Tā kā redziet, kāds ir iznākums un spriediet paši, vai tiešām mums vajag apdzīt tad, kad mēs īsti nezinām, ko mēs par to pat iegūsim. Tā minūte vai 2, tas neko nemainīs. Bet ko par to domā šīs jomas eksperti? Kā pareizi apdzīt? Kā darīt droši? Un kad to labāk nedarīt? Lai būtu droša apdzīšana, ātruma starpība ir vajadzīga vismaz 20 km/h, turklāt nepārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu. Ir pietiekami tālu jāpāredz ceļš uz priekšu, lai mēs netraucētu pretimbraucošā, un tam vajag vismaz 600 metrus ideāli līdz kilometram. Un tajā skaitā, lai tas nebūtu aiz pagrieziena, aiz kaut kāda pakalniņa, vai arī no sānu ceļu nevarētu brīvi izbraukt kāds automobils. Un svarīgi ir ieturēt drošu distanci gan pirms apdzīšanas, gan pēc apdzīšanas atgriežoties savā brauktūras pusē, neapdraudot apdzīto automobili.